Labdien! Ciemojos klinikā Estetika. Pēc 4 bērniem nolēmu sevi savest kārtībā. Nolēmu, ka vides sakārtošana tomēr sākas pašam ar sevi. Ziniet, domāju, man ir apnicies terēt laiku, mainot drēbes un mēģinot izdomāt, kas labi izskatās, kas der, kas neder, kur tur domāju, ja būs savākts vēders, es uztaisīju pilnvēdu plastiku pēc 4 bērniem, ja? Domāju, ja būs savākts vēders, tad tas uzreiz es jau jutīšos savākta, stalta, varēšu vilkt svārkus, un tas man dos vēl vairāk pašapziņu, kā jau man bija, protams, bet arī domāju, ka tāda vidukļa savākšana man personīgi tas bija vissvarīgākais. Ja man būs savākts viduklis, ja varēšu uzvilkt slaidu kleitu, uzlikt jostiņu, es vienmēr izskatīšos eleganti. Un arī, protams, gribu būt par augstu maniem 4 bērniem. Nolēmu šo operāciju veikt pilno vēdera plastiku tieši Latvijā. Un man doktora Rotki ieteica vairāki draugi, kas jau bija pie viņas jau darījuši dažādas korekcijas. Bija ļoti vienkārši bija visa saziņa, komunikācija. Ziniet, uz e-pastiem man atbildēja momentā, dažās minūtēs, kā es aizsūtīju e-pastā, uzreiz bija atbilde no šī atbildīgā personāla. Un ar doktoru Rotki man bija online konsultācija pa telefonu, kur doktora Rotke man WhatsAppā piezvanīja un ar kameru, un mēs visu izrunājām, un viņas visu apskatīja, un tas bija ļoti vienkārši. Un jā, visi ir ļoti profesionāli cilvēki, liek klientu pirmajā vietā. Un es pilnīgā paļāvos uz personālu. Ļoti priecīgs atvieglojums, ka es to esmu izdarījusi, un ir tāds smaids tagad skatīties. Es esmu gatava tagad jauniem izaicinājumiem. Ziniet, paies šis laiks, un es jau plānoju milzīgus plānus nākošgadam, jo man šķiet, ka esmu sevi savedusi kārtībā, un tas ir izdarīts, un es esmu gatava jauniem izaicinājumiem. Novēlu visām sievietēm likt sevi pirmā vietā, kā mans vīrs vienmēr saka, angliski tas būtu happy wife, happy life, kas nozīmē priecīga sieva, nozīmē priecīga dzīve, ja? Lieciet sevi pirmajā vietā, un tad jau viss būs jums apkārt, būs laimīgi, jūs paši būsiet laimīgi. Un viss būs labi.